Līva tas ir tā kā tāds mākonis, kurš iet un viņš nav apstādināms. Vismaz pagaidām nekas tāds nav izdomāts. Teiksim, lietas nāk, tad viņš arī nāks, tad neko nevar izdarīt. Tas arī Līva. Vispār baigi grūti pateikt. Tā kā es kādreiz teicu, ka cilvēks, kas ir sapratis sievieti, nekad nav bijis vīrietis, tā varētu teikt, ka cilvēks, kas sapratis līvus, nekad nav bijis līvus. Man liekas, ka Līva tā ir patiesībā kaut kāda daļa vēstures. Un tas, ka Līva ir leģenda, tas tā arī varētu būt, jo tik daudz, teiksim, cilvēku, cik ir nomainījušies Līvos, teiksim, kaut kādu konkrētu periodu laikā, un kad patiesībā lielākā daļa no viņiem ir palikuši uzticību tam, ko viņi dara, tas ir vienkārši, es nezinu, tas ir apsveicami vienkārši. Aizmetnes par šo koncertu jau radās 90. gadu beigās, tad, kad visā pasaulē vairāk vai mazāk sev cienošas grupas taisīja koncertus ar simfoniskiem orķestriem kopā. Un tad Dāniels teica, mums arī vajag. Es it kā no vienas puses es biju pret, tāpēc, ka man nepatīk darīt to, ko visi dara. Bet no otras puses es domāju, jā, super, mēģināsim, darīsim. Es katrā gadījumā sāku rakstīt aranžējums kopā ar Jēkabu toreiz jau. Un tā tas arī projekts palika projekta līmenī, kamēr mēs ar Tīnu nesatikāmies augustā un nolēmām abi, kad tas mums jāizdara līdz bildēm. Un lūk, te arī rezultāts. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Nekā tāda. Ja es zināju, ka Līva spēja būt atbildīga tad, kad tas ir tiešām nepieciešams. Un Līva nemaz nav tik neatbildīga un bezatbildīga, kā par viņiem domā. Jo Līva vienkārši, ja ir vērts, tad viņi arī ir gatavi to izdarīt. Mēģinājuma periods vispār bija diezgan aktīvs, jo tās reizes, cik mēs visi nospraudām, teiksim, tur tos datums, viss arī kaut kā veiksmīgi notika. Tur nebija tāda bez kaut kādas lielas aizķeršanās vai kaut kāda lieliem starpgadījumiem vai vēl kaut ko. Viss tā diezgan raiti gāja un patiesībā bija diezgan tāds emocionāls, tāds baukšs iekšā, kad būs viss, ka jābūt ir. Mēģinājumi arī ļoti patīkami, arī ar Ielaukējus. Mēs mēģinājām atsevišķi gan ar orķestri, gan ar Ielaukējus. Un arī visvairāk man patika tieši attieksme pēc koncerta mūziķu un Ielaukējus attieksme. Viss tik ļoti priecīgi un saka paldies par izdevību tādu, ka tas ir ļoti patīkami katrā gadījumā. Tas ir vislielākais gandarījums, kas var būt, ka tev paši mūziķi saka paldies par iespēju uzstāties kopā ar tevi. Tā notikuma sajūta bija viennozīmīga un bija arī tas, kad lai cik sen, lai cik liels pārtraukums nebija iekš tā, kad es biju no Līviem izgājis uz to brīdi, teiksim, kaut kādus gadus. Tad tagad satiekoties, pirmais moments jau bija tas, kad viss tā programma, kas arī tika ar orķestru atskaņot, viņa jau patiesībā bija jau pirkstos. Tas bija baigi interesanti, jo es domāju, ka es jau tur būs pusi aizmirsis. Bet nekā.
Un otrs bija tas, kad neskatoties uz visām ķibelēm un nelēmēm un arī uz traģiskiem notikumiem, kādi ir bijuši par to starpu. Manuprāt, šī reizē Līviem bija vajadzīga ticība sev, un viņa arī bija. Jo es uzskatu, ja viņa nebūtu bijusi, tad tas koncerts droši vien nebūtu noticis. Es nevaru izcelt nevienu brīdi koncertā. Man koncerts bija viens kā viens vesels. Es nevaru izcelt nevienu dziesmu, nevienu brīdi. Man tas bija viss kā viens tāds kopums, vesels. Un tad, kad koncerts beidzās, tad es pirms koncerta ievilku elpu, un tā kā pēdējā dziesma izskanēja, tad es varēju arī izpūst. Man nebija neviena, tāds brīdis konkrēti, ko es varētu izdalīt. Kāda brīnuma nebija uztraukuma šoreiz, bet bija ticība, ka viss būs kārtībā. Un kad patiesībā kāpu ārā uz skatuves, tad jau tā arī bija, un arī kurā gadījumā atpakaļ ceļā vairs nebija. Es zinu, ka es pēc ilgiem laikiem pirms koncerta biju uztraucies. Jo man tomēr tā rutīna diezgan pamatīgi pa visiem šitiem gadiem ir tāda iegājusi, ka es kāpju uz skatos, man ir pilnīgi vienalga. Arī, tas nav svarīgi arī cik cilvēki ir. Jā. Varbūt 10 000 skatītāji, tas ir tas pats, vai tur būtu 10 cilvēki. Es vienkārši eju uz skatuves un daru savu darbu, bet šeit tas bija savādāk. Uzreiz pēc koncerta man, kas uzreiz patiesībā tā baigi iespiedās, bija tās foršās svecītes un publika, tas publikas starojums. Tas vispār bija fantastisks un neticams. Jo kaut ko tādu atkal pēc ļoti ilgiem laikiem es nebiju redzējis un piedzīvojis. Tas bija tiešām baigi labi. Vispār Līvu dziesmas liela daļa no viņām ir tendēta tieši būt tādas pamatīgas. Un līdz ar to ar simfonisku orķestra palīdzību tas ir daudz vienkāršāk to pasniegt. Zainers jau pats arī aranžēja, tā kā būtība jau tur viss izpaužās, tikai lielākas iespējas to ir izdarīt nekā vieniem pašiem. Mēs jau paši zinājām, kā viņas skan, arī ar simfonisko. Bet viņas arī tā skan arī mums pašiem. Bet cilvēki, kas viņu izdzirdēja, to, ko mēs līdz tam dzirdējām, tikai paši savās galvās. Kad jūs skatieties to koncertu, galvenais nepiegriežiet uzmanību tur kaut kādām tehniskām kļūdām. Galvenais baudiet to produktu kā tādu, jo sajūta vienkārši ir lieliska. Šī ir tā mūzika, kas tiešām, kā es to teicu, kas jau sēž paaudzēs. Kad tur nav tā, kad viena kaut kāda konkrēta grupa cilvēku zina tās dziesmas un atcerās, viņi atnāk uz koncertu, tur padzied, paplaudē līdzi un aiziet mājā, bet tas ir tā, ka, tas jau, manuprāt, ir tā, ka cilvēkiem ir tā kā nodots mantojumos no paaudzes uz paudzi. Viņi tās dziesmas ir nodevuši. Viņi paši, vecāki zina, viņi nodod viņu saviem bērniem un tā tālāk. Ja? Un otrs ir tas, ka viņas ir pietiekami, vienkāršas un saprotams visiem, lai arī tā tas būtu. Es šobrīd jūtos tā kā bez mazai izturējis eksāmenu. Kaut kādā jomā. Un tas man arī pašam dod ticību sev vairāk un līdz ar to man arī gribās vairāk eksperimentēt un Līvos es domāju, ka turpmāk mēs redzēsim vairāk krāsas. Līviem es novēlu būt stipriem un ideju pilniem un nesalūst kaut kādu mazu problēmu priekšā.
vienkārši būt stipram, garam iekšējā. Nu pat jau 30 gadu līviem ir, 50 ir jāsagaida. Jā, un tomēr, lai kā tas arī nebūtu, tas idejas, pirmais idejas ģenerators bija mans brālis, kurš diemžēl nepiedzīvoja šo koncertu. Un paldies viņam. Un mēs tomēr beigās to izdarījām. Es gribēju arī pateikt ļoti lielu paldies visiem skatītājiem un klausītājiem, līvu piekritējiem, atbalstītājiem, sauciet kā gribiet, faniem, par ticību. Un bez jums mēs nebūtu nekas. Un es domāju, ka šis ir viens posms noiets mūsu kopējā ceļā, un es domāju, ka mēs arī turpināsim iet tāpat tālāk. Telefonu, grīn. Viņš ir tāpat, tas šitā tikai iztieps rokas. Tev bija sagriezies uz to pusi, ko šitās ne? Посмотри, точно? Šī te, jā, acīm nav augus. Tā, metam uzreiz ārā vienkārši. Nevis tā, ka viss vajag mūs pie sienas, bet tādā Saulē izbalējas galīgi balts, Dieva dēls. Jā, tu padās? Laimes tirgotāja durvis var ciet, ir jau vēls. Tu ievaldīši tajā stūrī. Kad viņš strauji kājās pieceļas divreiz, riņķī apgriežas galvu, aiziet pacēlis zēl. Nesteies uz šeit, bet tev vēl. Šāda tāda diena ir šādi tādi paliekam mēs. Šāda tāda stundas ir šāda tāda diena ir šādi tādi dzīvojam mēs. Pa šo ceļu, kurš no debesīm vēn, tā nu lēni lejā nokāpjam mēs, kurus paša smāgoņa maliņas sēd, Dieva dēls. Laimes tirgotāja durvis var ciet, ir jau vēls. Tad es strauji kājās pieceļos, divreiz riņķī apgriežos galvu, augstu paceļu cēlu. Kā Dieva dēls, un tas ir šāda tāda diena ir šādi tādi paliekam mēs. Šāda tāda stundas ir šāda tāda diena ir šādi tādi dzīvojam mēs. Šāda tāda
Jānis spēlē fāli, ja bija ko tur spēlē. Jā. Ievads pāntis nevis tāda... Netaisiet pulsāciju. Dzied tādā. Pirmajā pantiņā, tur, kur tas ir taisni, tagad nedzied. Tad tā akcenti. Pa jācenti tikai.
Labāk? Jā. Es neatceros. Tagad jau viss pārdod sabiedrībā veidā. Jā, nu saprotiet, tas ir, tā nav Eiropas maisa. Tas ir tik mazīt maz. Ai, nesam keks. Šeit ir tāda grupa keksi. Nē, nu. Visās tajās vietās, kur nav teksts parakstīts, tur ir mēnesis, jā, tā kā paņemam to 5. ciparu un mūsu domas pārāk īros. Varam to no tās vietas? Jā, kur ir tāds cipari? Modulācija, jā? Pasaules maida. Es zinu. Pasaules maida, es zinu. Kas tālāk? Es zinu. Es jūs mīlu. Tas ir mīlu. Tas ir viss. Jā. Tas ir, bet tas nebija pierakstīts. Tas ir tas pats, kas... Jā. Doma varētu būt tāda meitenes. Laimai Sol. Kurā vietā? Tūtās izstāstīšu Mī. Un Sanitai Sibimos. Sanita šeit nav neviena. Sanitai Sibimos, jā. Un variants varētu būt tāds. Tikai tas ir Mibmo, tu nepareizi nocmums tagad sauc. Nu, Ladofā. Jā. Ladofā. Variants būtu tāds. Apkārtīgi daudz, nosniedzis sniedz. Derēs? Es teicu, jā, es jau zināju, ko tu teiksi. Jā? Bet tu nevar atstāt? Jā, protams, ka jā. Jo man liekas, ka nav sākumā tur jāiek dziedāt. Tu melodi līdzi. Pareizi. Tavu tieksme ir atbalsts. Viņa bija, Eglīte stāv. Tur neko. Tur neko. Un tālāk mēs atnācējām ciemos, tur mēs gan. Pirmajā pantiņā tur viņš vajag klusi iet, pirmajā nevajag. Un tur tad... nesnāk tā. Tas ir viss. Tas ir lū, zem zilpas.
vienā vārdā pasakām līvi. Kas ir līvi? Man personīgi tā uzreiz lieta asociējās ar visu savu apzināto dzīvi un mūžu, tāpēc kā jau mācoties vidusskolā, tikko es biju sācis mācīties muzikas vidusskolā, mans brālis sāk spēlēt līvos, un tad arī es pirmo reizi dzirdēju vārdus, ir latviešu tauta. Tas toreiz bija lozungs visai latviešu tautai, un tas nozīmē, ka sācies process tāds, kā ir dzimusi grupa, kas nes visu vienkārši sakot latviešu tautas sāpi un cīņas sparu cauri mūsu ikdienai. Un tā tas arī, man liekas, turpinājās cauri visiem gadiem, jo Līva nav vienkārši tāda grupa, kas ir kaut ko sasniegusi tā. Varbūt, teiksim, mērķtiecīgi, plānveidīgi. Viņi ir gājuši, kā visu mūsu tautu, caur gadsimtiem, caur ērkšķiem, caur grūtībām, caur cīņām, krituši, cēlušies, viņi ir apspiesti. Viņi atkal ir pārliecinājuši visu tautu. Viņi pilnīgi atšķirās no visām grupām, un viņus nevar ielikt kaut kādos, teiksim tā, rāmjos nosacīti. Tas gars nav zudis, un, man liekas, visam ļoti liels un spožs vainagojums ir skaists koncerts Kongresa namā, kas arī ir iemožināts. Un šoreiz taisnā, man liekas, bija tas periods, ka, lai veiktu šo koncertu, šo darbu bija vajadzīga liela piepūle un liela enerģija. Un zēni tam tika pāri, protams, ar tīs palīdzību, bet viņi tika tam pāri. Un tagad no malas skatoties, varbūt var sadalīt divās daļās. Tas pats pasākums bija tik emocionāls, gan sagatavojoties, gan taisni veicot šo koncertu. To varēja redzēt pēc, kā saka, publikas acīm. Dzirdēt jau dažkārt var visu ko, dažādas atziņas. Un cik mēs būsim objektīvi, jeb subjektīvi, tas ir cits jautājums, bet es domāju, viennozīmīgi ir viens rezultāts. Cik ir sasniegts šis rezultāts attiecībā pret publiku, pret sevi kā māksliniekiem, ar tīru sirdsapziņu, kas ir izdarīts. Un te, man liekas, nav jākaunās, ka šis darbs bija izdarīts ļoti labi. Protams, mēs vienmēr gribam, lai būtu labāk, un tas ir normāls radošais process. Bet katrā gadījumā šajā brīdī un šajos apstākļos tas bija to, ko mēs varam izdarīt. Tā nav vienkārši lieta, kā daudzi varbūt iedomājas, jo šie aranžmenti, kas tapa, ko Ainars radīja sadarbībā ar Jēkabu Ozoliņu. Viņi ir patiešām, viņi ir profesionāli tādā ziņā, ka viņi ir atbilstoši šim žanram, un tas nav tik vienkārši kā pierakstīt tikai dažas līnijas orķestrim. Tur ir jābūt gan tai izjūtai, gan nervam, gan arī zināšanām. Un Ainars jau, varbūt daudz to nezina, ar gadiem jau sen ir pierādījis, ka viņš ir, protams, viņš bija kordiriģents, viņš ļoti labi pārzina partitūras lietas, viņš ir talantīgs mūziķis, viņš ļoti izjūt mūzikas salikums, un šajos aranžmentos viņš ir nopietni piestrādājis pie tā, lai tas nebūtu tikai vienkārši tā kaut kā papildināt rock mūziku ar orķestri, bet tur ir izveidot ļoti profesionāli aranžējumi, un tas man ir ļoti liels prieks, un šajā ierakstā to, es domāju, ka tā ilgāk papēt un paklausās, to ļoti labi var just un dzirdēt. Mēs sākām ar Aināru pie tā strādāt, un tas viss tika veidots tādā veidā, ka es negribētu uzsvērt kaut kādu savu, teiksim, lomu lielu šī lietā, jo principā mūzikas autors un visu to ideju ģenerators ir Ainars, un Aināram ir, teiksim, savu stilu nekļūdīgi izjūt, viņš visu to jūt, un viņš zina, ko viņš grib, kurā vietā un kas un kā. Tā kā es vienkārši viņam biju arī, kā palīgs visā, tieksim, tādā vairāk instrumentācijas ziņā, kur kas vairāk skan, kur neskan, kur kā.
Tā kā mēs arī esam gājuši caur tādu ērkšķu ceļu, vienkārši tādos meklējumos, jo uzreiz no gaisa jau mēs tā nekrīt. Un tas viss arī prakses un pieredzes jautājums. Bet, kad mēs pirmo reizi izgājām orķestru priekšā ar notīm, tad man bija prieks, kad Liepājas simfoniskais orķestrs to uzņēma ar ārkārtīgi pozitīvi. Tieši tos aranžējums un tā. Neapšaubām, Ainārs ir ārkārtīgi talantīgs cilvēks un mācījies Liepājas mūzikas vidusskolā, un jau agrākos, jau senos laikos, kad viņam bija 16 gadi, tad mēs gājām ar vēl vienu ļoti labu mūziķu Ēriku Ceļdomu garām Liepājas estrādē Putvējiņu, kur Ainars spēlēja gitāru kādā sarīkojumā un teicām, jā, tas būs gitārists, ļoti labs nākotnē. Un tad Aināram bija tikai 16 gadi. Cik viņam tagad es tā īsti nezinu, bet principā tas bija ļoti sen. Un Ainārs ir izgājis daudz, tādus muzikālus ceļus. Viņš ir spēlējis gan instrumentus, gan violu, gan cits instruments. Tad viņš arī ir slavenā Liepājas kvarteti, kas saistīts ar a cappella dziedāšanu. To viņš ir mēģinājis tur, kur bija arī meitenes un Igo un viņš. Un es domāju, ka tas arī bija tāds labs etaps viņa tajā mūžā. Un tad viņš ir sadarbojies ar ļoti daudziem Liepājas mūziķiem. Un tā kā grupa Līva ir, faktiski viņa jau ir bijusi nemitīgā attīstībā. Ar Aināru ir ļoti viegli sastrādāties tādu, jo viņš ir faktiski profesionāls mūziķis tādā ziņā, ka tur nav nekādas, tādas kaut kādas problēmas, ka mēs viens otru no pusvārda saprotam. Un kur, ko un kā vajadzētu, es domāju, ka ar viņu ir ļoti viegli strādāt. Un idejas viņam birst kā no pārpilnības rāga, tieši ko viņš gribētu un kā gribētu. Bet brīžam ir tā, kad to ideja ir par daudz, kad varbūt kādreiz ir kāds ārkārtīgi skaists piebalsts vai kas, kad viņi, kad ir jāatsakās varbūt, kad viņi nav īstā vietā un īstajā skaņdarbā, bet pat par sevi viņi ir superīgi. Tā kā es varu tikai pašlabākos vārdus par Aināru, tādā sadarbības ziņā un profesionālitātes ziņā un nebija nekāda tāda problēma. Viņiem ir jāturās kārtībā un jāiet uz priekšu. Tas ir galvenais. Un iespējas ir lielas, jo ja ne viņi, kas tad? Līva īpašais message ir tas, ko viņi ir darījuši, ka viņi ir spējuši. Īpaši mēs runājam par tekstiem dziesmām, bet ne tikai tekstiem, bet teksts pilnīgi autentiski, organiski savijās ar mūziku. Ka viņi ir spējuši izdarīt to, ko lielākoties grupas nav spējuši izdarīt. Viņi ir spējuši šo te smago roka formu apvienot ar, vulgāri sakot, tā būtu politika, bet tā godīgi runājot, tā ir tautas tām noskaņām, to garu, visos šajos gados, kamēr mēs cīnījāmies gan par neatkarības atjaunošanu, gan par īsti neatkarīgas valsts izveidu. Viņi kļuvuši par klasiku latviešu roka mūzikas pēc definīcijas. Vienalga, kā viņi nespēlētu. Tam vairs nav liels nozīmes. Kādā formā viņi ir, kurā periodā, tam praktiski nozīmes vairs liels nav, jo lielāko daļu viņas skaņdarbi bija kļuvuši par klasiku. Pilnā nozīmē. Un ilgi būs jāgaida man šeit vēl laiks, kamēr kāda grupa Latvijā, kas varētu pretendēt spēlēt smagāk roka variantā, varētu pretendēt uz līdzīgiem lauriem. Pagaidām es tāds neredzu. Es jau ilgāk laiku mēģinu sev iestāstīt, ka es neesmu sentimentāls cilvēks, taču jāatzīstās, ka mūzika ir laikam viens no tiem elementiem, kas var padalīt arī manu sentimentālu un aizgrābt. Un divi momenti šajā koncertā tiešām man ir palikuši atmiņā, un es domāju, paliks ilgu laiku. Pirmais bija šī saspēle. Dzelzgriezējā, ko Virga saspēlējās ar, es nezinu to puisi, kas spēlē trisko violi.
Jā, bet tur var redzēt, ka tomēr ir arī instrumentālisti. Paldies Dievam Latvijā. Kaut arī varbūt nākuši no klasiskās puses, bet tomēr instrumentālisti. Tas bija tas viens, es domāju, ļoti lielisks moments. Un otrs, jā, tā ir tā man dzīve ar tā iegājusies, ka 100 gadi, protams, un dzimtā valoda atstāja uz mani. Un vienmēr, laikam, arī atstās to sajūtu, kur cita mūzika diez vai manī kādreiz radīs. Par to paldies Līviem. Šie mūziķi jau pašā sākumā, kad viņi vienu sāka spēlēt, ir noteikti izvirzījuši ļoti augstus mērķus. Nezinu, vai apzināti vai neapzināti. Un viņi ir radījuši, teiksim, mūziku tādu, ko, protams, mazā klubiņā un koncertā vienkāršā to var spēlēt, bet tā smalkā doma bijusi tāda, ka kādreiz varētu stadionā vai ar orķestri. Un tur nevar tā kamerīgi. Tur tā, teiksim, vajag to var redzēt, ka tajos visos smagajos gabalos tur ir kaut kā tāds varenība, tāds plašums vajadzīgs, jā? Un apzināti vai neapzināti viņi no paša sākuma tādas gabalas ir radījuši. Cerēdam, ka varbūt kādreiz pienāks tā diena, ka varēs to realizēt, tā kā patiešām tie gabali varētu skanēt. Un es domāju, ka viņi lēnām gājuši uz to mērķi, sapņojuši un strādājuši, un vienkārši tas brīdis ir pienācis. Un jāsaka, visu cieņu, kad tas mērķis ir sasniegts. Koncerta laikā man bija milzīgs, teiksim, pārsteigums un interese, kad sākās kārtējais jaunais, nākošais skaņdarbs. Nevienmēr varēja pateikt, kas tas būs. Zinot jebkuru Līvu dziesmu, viņi sāk spēlēt pēc pirmām taktiem, ja vien tās dziesmas klausies, tu uzreiz pēc pirmās takts jau zini. Tā būs šī dziesma, būs šī orķestris sāk spēlēt. Es nezinu, kas tā būs pa dziesmu, iet 4, 8 takts, vēl nevar pateikt. Un tad pamazām kaut kur tā tēma parādās. Tas bija tāds kolosāls tāds baudījums un pārsteigums un tāds prieks tā, ka tas tik meistarīgi tā ir noranžēts un viss izveidots. To es ļoti tā augstu vērtēju, ka tā tik meistarīgi šie aranžējumi un tās idejas, kā šo skaņdarbu interesantāk atkal kaut kādu jaunu elpu viņam iedot un tā atskaņot tā. Tas būtu nevien, protams, jau klausītājiem, bet arī pat muziķi atnāk visu un kas tur būs, bet tur bija ko dzirdēt. Principā tā, ja ir viduvēji mūziķi vai viduvēja grupa, tad viņa var būt stabila vienkārši. Izciliem mūziķiem vienmēr ir kritumi, vienmēr ir pacēlumi. Tāpēc Līvi manās acīs visu laiku ir bijuši tā kā pa viļņiem. Tāpēc, ka viņi ir izcili. Bija daudz dažādas grūtības jāpārvar. Toties emocionāli tas bija ļoti spēcīgs koncerts un atstāja vislabākās sajūtas. Es domāju, ka skatītājiem, klausītājiem vajadzēja justies laimīgiem. Arī Līviem, protams. Dzīve ir tikai viena, tāpat ir jānādzīvē, un viņa ir šausmīgi grūta. Un Līvi tiešām ir ļoti, ļoti daudz ko pārcietuši, un viņi daudz ko radījuši. Viņam arī daudz tiek prasīts. Daudz dots, bet daudz prasīts. Viņam tiešām grūti, un es novēlu vienkārši to izturēt un būt radošiem un atvērtiem pret visu labo, kas ir. Iekšējā enerģētika. Vai ir tā iekšējā enerģija, ko teikt vai nav? Es domāju, ka Līviem ir, ja pēc visa tā viņa vēl kāpjas skatuves un kaut ko tādu spēja izdarīt, kas ir, principā, satriecoši. Tas, ko viņi dara tātad, tad perspektīva ir, bet ir jāstrādā. Mani šis koncerts darīja absolūti laimīgu pelēkā novembra beigu vakarā, uz kuras es uzgāju šo koncertu vispār sliktā noskaņā un neko daudz necerot. Es izgāju no viņa pilnīgi laimīgi. Es biju vispār, man bija noticējis skrops tuši, jo liela daļa koncerta man vienkārši bija asaras. Un tās nebija kaut kādas nožēlas vai kaut kādas bēda asaras, tās bija lepnuma asaras un tādas vispār, es nezinu, asaras par ko, tās bija prieka asaras. Beigās es vairs nesapratu, kad visi stāvēja kājās, par ko es tagad tur gribu raudāt, pat par savu dzīvi vai par Līvu dzīvi vai vispār par vispār, es nezinu, par visu to, kas notiek. Man liekas, tas bija vienkārši, es uzskatu, ka tas bija viens no maniem spēcīgākajiem pārdzīvojumiem gadu nogalēm. Es gāju mājās absolūti laimīgi, ko es tiešām nebiju cerējusi sagaidīt no šī koncerta. Un es vispār
Man bija ļoti dziļas pārdomas pēc tam par daudzām mūsu dzīves dažādām situācijām. Un man vienmēr ir prieks par to, ka cilvēki, kurus varbūt cenšas dažādi bremzēt un dažādi iezīmēt, kā varbūt kaut kādā ziņā tēlus, kuri nav tādi pārāk pozitīvi, ka viņi pierāda vienkārši ar savu darbu, ja, ka viņi vienkārši ir lieliski. Visus savus īkšķus turēšu iespējamos par šiem puišiem, par šo grupu, un es ļoti ceru, ka tas ir viņiem jauns sākums. Līvi. Līvi ir man laika biedri, man draugi. Teiksim, varbūt arī Pērkonam visradniecīgākā grupa latviešu roka mūzika. Kaut kādā ziņā. Ir starp citu arī tāds vēsturisks fakts, kad Ēriks Ķiģelis aizgāja mūžībā, tad ir arī tāda epizode, ka es tiku aicināts būt par līvu vadītāju. Bet, jo Pērkons laikam bija tā laikā aizliegts kaut kas tam līdzīgs. Bet, viss notiek tā, ka tam jānotiek, un Ainārs Virgi ir savā vietā, un tas ir lieliski, ka viņš turpināja līvu tradīcijas, un līvi joprojām bija dzīva un lieliska. Leģendas rodās no nejaušībām un no tā, ka īstie cilvēki īstajā laikā nonāk īstajā vietā. Un runājot par līviem, patiesībā jau līvi ir tāda gandrīz jau, tā jau ir ģenerācija, tās ir 3 paudzes Liepājas rokmūzikas karognesēji, teiksim. Tā. Manuprāt, šis ir visu laiku vislabākais līvu koncerts. Un es esmu pilnīgi sajūsmā par šo. Un vispār jau simfoniskais orķestris jebkurai lietai piešķir cildenumu un monumentalitāti. Un tādējādi šajā koncertā šī šķautne tik īpaši paspilgtināta caur simfoniskā orķestra piedalīšanos, jo tā monumentalitāte un cildenums jau līvu mūzikā kā tāds ir un vienmēr ir bijis. Jā, un latviskais gars, protams. Un, jā, ko es varētu patiesībā, un es viņus apsveicu ar šo, ka viņi to ir izdarījuši pirmie nekā Pērkons. Jā, un tas tad būs man pamudinājums izdarīt pašam arī šādu pašu savienību ar simfonisku orķestru. Pērkona versijā. Jā. Es gribēju redzēt, vai līvi ir dzīvi. Es gribēju dzirdēt to, ar ko man šis ansamblis asociējas. Un es neteikšu, ka tas ir mans mīļākais, labākais vai vienreizējais pārdzīvojums, ko es esmu redzējis. Tādu ir ļoti daudz, un ja tas tā nebūtu, tad mūzikā eksistē tikai 1 vai 2 cilvēki, 1 vai 5 grupas, un visiem pāriem nebūtu jēgas neko to darīt. Tas, ka tev
kādreiz kāds uzdāvina vai dod iespēju atcerēties jaukas un foršas epizodes no tavas dzīves, tas arī nav maz, un šādu dāvanu vajag novērtēt, un es to arī izdarīju. Kamēr cilvēki gribēs zināt, kad, kur Līviem būs koncerti, kad iznāks viņu plate, tikmēr radio spēlēs viņu dziesmas. Un pat ja vienā brīdī Līva pasaka, viss mums pietiek, mums ir gan, mēs tagad audzēsim burkānus, audzināsim bērnus, nodarbosimies ar pilnīgi citām lietām, šī mūzika dzīvos pati par sevi. Neatkarīgi no tā, vai viņi to gribēs vai nē. Ir daudz cilvēku tādā mazā valstī kā Latvija, kur ir nenoliedzami atstājuši lielu ietekmi uz jebkuru cilvēku, kas ar mūziku saskāries. Un Līva nav vienīgie, bet viņi ir bez šaubām viena no. Un tas nav maz, jo parasti jau mūzikā šādi muzikāli projekti ir aprēķināti ar derīgumu termiņu uz 2 gadiem, un pēc tam viņas kā banānus viņi sapūst un viņas izmet ārā. Tad Līviem šis derīguma termiņš vienkārši nav. Tas, ko viņi ir izdarījuši, tas nebojājas. Un tam pat nav vajadzīgs leduskapis. Tā ir vienkārši lieta, kas dzīvos. No viņiem tiek prasīts viens. Lai klausītājos viņi uzturētu dzīvu šo līvisko sapratni par nepieradinātu rokmūziku, par brīvdomības un brīvo mūzikas garu. Un tas, ka tik ilgus laikus viņiem tas ir izdevies, tas nozīmē, ka to viņi var darīt arī turpmāk. Es novēlu Līviem vienkārši atgriezties uz šī te ceļa, iekāpt šajā stiprajā Līvu automobīlī, un, kā mēs zinām, džips var izturēt ļoti daudz un braukt ļoti ilgi, pat bez benzīna, jo benzīna vietā ir cilvēku uzticība. Atceries, mēs pēc pirmās dziesmas viens otram iebakstījām, teicam, normāli. Un pēc tam, protams, vēl vairāk nāca klāt. Ja? Bet pirmais bija tas, ka mēs sapratām, nav vēl nakts. Pēc pirmās dziesmas. Jau uzreiz, faktiski pat pirmā. Es vispār esmu ļoti pret šādiem projektiem skeptiski izturējies. Ja? Apmēram tas, kā bija unplugged, ja? Tāds modu, vai ne viss, tad no akustiskos, tad pēkšņi, vai ne viss ar simfoniskajiem, ja? Un diezgan maz taču, kam tas izdevās, ja? Teiksim, organiski, ja? To, savienot viņu mūziku, vai ne, teiksim, Metallics, ja? Tas bija veiksmīgs projekts, ja? Bet, es atceros, ka Rīgā bija Skorpioni, ja, ar simfonisko, tad tas bija diezgan tā, ja, teiksim. Ja. Virspusēji. Jā, virspusēji. Tas tiešām nebija tā, ja. Un tāpēc es arī vēl pirms koncerta domāju, ko gan es nezinu, ja, uz Līviem vai vispār būtu, tā vērts, vai nesteigties. Bet tomēr zinkār ņēma virsroku, ja, un atklāt sakot, ja, mēs nekļūdījāmies. Viņi paņēma, jā. Viņi mūs paņēma. Jā, pēc tam sākumā bija tāda pirmā baila, ka būs ļoti trafareti, vienkārši spēlēs stīgas, raudinās mūs, un viņi dārdinās, un viss būs ok. Bet pazīstams dziesmas, vai ne, tā kā vai ne. Bija liels prieks par aranžējumiem. Viņi bija gudri un inteliģenti, un kas, man liekas, nav mazsvarīgi, viņi bija mūsdienīgi. Es jūtu, ka tie cilvēki ir dzirdējuši pasaules mūziku, jūt tās attīstību, ja, un zin, kad vienkārši ar sentimentālām stīgām vienu daļu var paņemt, bet otru gudrāko daļu vairs nevar paņemt. Un viņi izdarīja daudz, jo es, piemēram, tāpat kā viss cēlos kājās un asariņi arī nobir, un viņi paņēma, jā. Es ceru, ka Līva nedusēs uz lauriem un ies tālāk, jo tas absolūti nav vēl nekāds viņa spēja griezti, vai robeži. Un skaidrs, Latvijā tas ir ļoti grūti, ļoti esot blakus mūziķiem, es jūtu, ka tas ir gandrīz Sīzifa darbs, gandrīz. Bet, pa kripatiņai tur uzstieptai kalnā, pa vienam smilšu graudiņam varbūt viņam jāiet priekš ir.
Jo viņi nejutīsies labi, ja viņi paliks pie šī. Jo viņi nav tie cilvēki, kas spēs samierināties, ka viss ir beidzies. Kad ir palikuši tikai, teiksim, vecās dziesmas. Jā, lai ir jaunas dziesmas. Ja runājam par Līviem, tad tiešām patreiz uz doto brīdi man atmiņā ir tieši šis koncerts Kongresu pilī, kurš atstāja tādu iespaidu līdzīgi, kā bija savā laikā atmodas laikā Krastmalā, kad publika uz koncertu pēdējām dziesmām cēlās kājās un bija jūtams zālē tāda kopība, kas ir ļoti, teiksim, reti tagad, teiksim, sastopama un tieši, kur man asociējās ar tiem atmodas laikiem, tādas tautas kopības sajūta. Es domāju, galvenokārt, ka viņi nodod mums tās emocijas ar to balsi, ko viņi paši jūt un cilvēkiem jau mums visiem ir tā veģetatīvā nervu sistēma, kur ir tie zemgarozes kodoli, kur viss tās emocijas, teiksim, un kur zināmā mērā, teiksim, uz ko arī balstās, teiksim, tautas dziedniecība un tāpat arī, teiksim, arī tas medicīnā, kaut dakterim ir jāparunājās, teiksim, ar to slimnieku nevis tikai tā, kā teikt, jāārstē viņš tā zelžaini, teiksim, bez emocijām. Lūk, tad Līviem arī bija jūtama šīs emocijas, kuras nāk caur balsi, un arī, lūk, šis simfoniskais orķestris piedeva to tādu dievišķo, var tā teikt, noti, kura nāk caur visām violēm un dod tādu masīvu, tādu skaņas iedarbību uz klausītāju. Esmu vienmēr brīnījies tiešām arī par groduma balsi, kā var tādā, teiksim, īpatnējā balsī dziedāt un nenogurt un, teiksim, turēt formu, ja? Tāpat arī citreiz pētīja, teiksim, atsevišķos bija atsevišķi raksti par Luisu Armstrongu, ka viņš arī lūk dziedājis ļoti īpatnēji ar neīstām balss saitēm, kuras ir virs īstām balss saitēm un bijis tāda tā kā šī pieskaņa. Tāpat grodumam ar tāda ļoti interesanta pieskaņa, un es esmu vienmēr gandrīz vēlējies izpētīt tā medicīniski, kas tur notiek, kad viņi dzied, kā tas lūk tā ir, kad lūk var dziedāt tādā balsī un nepārpūlēties. Tas vienīgais, pie kā es varētu ķerties, tas ir pie kaut kādiem tādiem kritērijiem, tādiem atskaites punktiem kaut kādā pasaules līmenī. Es salīdzinot, tas tā uzreiz jocīgi, bet, uz Rolling Stones, tad jūs ejat, ja viņš ir izstiepts rokas attālumā, jā? Vai tas pats, kas Rolling Stones pasaules rock mūzikai, varbūt U2 īriem un britiem, jā, tas varbūt tas ir līvu mums, un tas ir vienkārši, tas ir tas ir tas virziens, tas vektors galvenais, tas latviešu tās roka mūzikas, ja? Un tas, kas ir tur paralēli vai apkārt, tas ir tā, viņš tur ir, jā, viss labi, bet tas ir viss tālāk izbīdītais no vektoriem, un vienkārši tad tas ir arī jāredz, tas ir jāapskatās, ja? Tas ir, ko Krievi teikt, это наши, понимаешь, ты, швед. Или фин, кто ты такой? Это наши, я. Это ваша апокалиптика, я знаю, это все нормально, это наши. Lieta jau nav Līvos. Tā lieta ir tajā apstāklī, kad vienkārši kaut kam tādam bija savulaik jārodās, un te viņš ir. Labi, jau vairākus gadu desmitus mēs šo parādību saucam par Līviem, un sauksim vēl daudzus gadu desmitus, un mūsu bērni noteikti viņas zinās un ar daudz ko asociēsies, un arī bērniem noteikti, jo vienkārši tā ir tā zvaigzne, kas atnāca pie mums īstajā laikā, īstajā brīdī. Tas nosaukums jau dikti reģionāls, it kā varētu būt, bet tas ir latviešu tautas tāds lepnums, jā, un latviešu tautas īpašums, jā, un tā ir kā tāda, nozīmīta, tāda svarīga,
ko cilvēks piesprauž sev ik pa laiciņām, jeb medāļu, ko kara veterāns uzvelk uz augstiem svētkiem, tā arī līvus mēs tā. Varbūt katru dienu nav tā, ka mēs krītam un gāžamies un fanojam un spiedzam, bet ir tādas reizes, kad mēs sajūtam, tagad mums ar viņiem ir jāstājās sakarā, mēs izvelkam savus regālijas, sakaram un ejam. Es tādās līdzībās un metaforās vairāk runāju, bet, principā es neko tā iepriekš nebiju izdomājis. Tas man tagad nāk ārā tā pašam no sevis veļās. Es jutos piederīgs šai līvu partijai, ja mēs runājam politiskā terminoloģijā savukārt. Un tas mūs arī vienoja. Mēs vienoti atnācām, saņēmām vienotu lādiņu un tikpat vienoti mēs arī aizgājām. Uzdevums tika izpildīts par 25%. Tas arī bija jāizdara. Līvu spēks ir viņa patiesumā. Patiesumā un absolūtā godīgumā pret visu to, kas notiek. Jā, var reizēm nepieņemt kaut kādu viņu to vai to aspektu, to punktu, no kura viņi skatās, jā, jau uz tām vai citām lietām, jā, bet šis te punkts ir ļoti konstants, ļoti nemainīgs un šis skats ir ļoti godīgs, manuprāt. Es tā to izskaidrotu, jā, jā, var viņus noliegt, var viņiem oponēt vai kā tam līdzīgi, taču tas, ka tas ir pa īstam un tas ir ļoti nopietni, ir tā un ir savādāk, ja, to mēs nevaram noliegt. Tas gan arī bija pietiekoši sen, tas bija 90. gadu otrajā pusē, kad Līviem iznāca albums Kas mums ko var padarīt, ar tādu ļoti skaistu nosaukumu, ja, un bija tā, ka viņa šajā prezentācijas koncertā bija ar saviem tolaik ļoti mazajiem 2 bērniem, kur viens jau gāja, man liekas, 1. klasē, viens vēl negāja skolā, ja, un tur tas fenomens ir tas, ja, ka pēc tam visu atlikušo vasaru šie 2 mazie jaunieši, ja, viņi visu vasaru spēlē līvus. Jā, gan tiešā, gan pārnesā nozīmē. Es biju gan viņi klausījās tās dziesmas, ja, un katram bija uzdāvināts pa kastē un tā tālāk. Jā, gan arī viņi izveidoja no visiem iespējamiem materiāliem, kāda mājās bija pieejama, izveidoja ģitāras, jā, un dabūja visus vecos mikrofonus, kas mājās bija dabonām, jā, un viņi vienkārši spēlēja līvus un līvu dziesmas un taisīja tādas mazas rock koncertiņas mājās un tā tālāk, jā, un bija līvu plakāti goda vietās, un to, ka līva var būt pieņemama un tāda alka lomā arī būtībā tik maziem bērniem. Tas tikai liecina, man liekas, to, ka tā ir īsta manta, ja, ka tas nav nekas tāds izdomāts vai nezinu, mākslīgi uztaisīts. Tāda pirmā dziesma, kas no Līviem ir palikusi atmiņā, tas ir, protams, Aprīļa pilieni. Kad pilnīgi mazs puika būdams šo dziesmu spēju skandināt, un varbūt arī pateicoties šai dziesmai, mani vecāki arī aizved kaut kādā zināmā mērā, par cik es visu laiku spēju kaut ko dungot pie sevis uz muzikas skolu. Un varbūt tas arī tāds kaut kāds tāds interesants lieta ir. Mēs saskrējāmies ar Tīju spalvās pa gaisu, un viņa izteica tādu piedāvājumu, vai mēs, grupa, nebūtu ar mieru nodziedāt kopā ar viņa gan neminēja pat konkrēts mākslinieks. Viņa teica, nodziedāt ar orķestru un grupu kādu koncertu, kāds 20 oranžīs. Tas bija tik liels pārsteigums, un caur to, ka mums, tādiem 5 zaļiem gurķiem, zināmā mērā, ir dota tāda izdevība, izrādīts tāds gods, kopā kāpt ar, manuprāt, Latvijas roka leģendu uz skatuves. Līvi ir līvi, manuprāt. Līvi ir līvi. Tas nav tā vārdos, tā ir tā pati situācija, tas pārdzīvojums pēc šī koncerta, ka tas nav vārdos definējams, un tas ir vienkārši katram cilvēkam ir jāsajūt. Līvi ir līvi. Ir tāda cilvēka pa vidu, kur it kā neiet šo ceļu. Mēs viņus pat varam apskaust. Viņi nekad neģērbjas tā. Viņi nevelk šlipi, neuzliek kaklasētas vai šlipus.
viņi nekad neievēro līdz galam etiķeti un atļaujas vienmēr parādīt, ka ir kaut kādas citas domas, ne tikai tās stingri protokolizētās domas. Un tas ir tas līvu sindroms. Par to viņas mīl, ka viņi var ienākt sirsnīgi, apskaut kādu un teikt, mēs tev mīlam, paņemt ģitāru uz ielas stūri, dziedāt par vēju. Mēs visi varam dziedāt par vēju, bet mēs nemākam pārējie nodziedāt par to vēju. Bet viņi dzied un tas vējš parādās. Un no Liepājas muziķi vienmēr sevi ir tā kā ieprogrammējuši kaut ko vairāk, it kā viņi kaut kā tādu jūras elpu vairāk būtu redzējuši nekā mēs pārējie. Man tāda sajūta vienmēr ir bijusi. Un vienmēr, kas saistās ar visiem liepainiekiem, kuri spēlē, ieskaitot Zigmāru Liepiņu, ieskaitot Imantu Kalniņu, Uldu Marhileviču, Līvus un daudz citus, pat Detlefs šodien, tad joks tāds, ka viņi tādi pašlepni ir. Viņi ierodas Rīgā un uzvedas tā, it kā tā Rīga faktiski viņiem nemaz daudz neinteresētu. Un tā ir tā viena no tām interesantākām lietām, ka viņiem ir ļoti daudz dziesmu, vispār liepainiekiem, kuri nerunā par to konjunktūru, kur valda sabiedrībā, bet gan par kaut kādu tādu vēju, tādu, es pat teiktu, atkārtot to metaforu, tādu mukšanu prom no tās ikdienas. Man tas lielais nodigums bija tas brīdis, kad skanēja dzimtā valoda. Un es atcerējos to padomu laiku, kad tas Vieru dzejolis dzimtā valoda mums likās, tas ir mums uzrakstīts, un Vieru iznāca ar Imantu Ziedonu vienā dzējoļu krājumā, ja jūs atceraties. Un, jūs gribat vai negribat, bet es sāku raudāt pie tās dzimtās valodas, un ja jums varētu izskaidrot, kāpēc es nevaru. Viņi to dara tik pasaules svarīgi un tik tieši trāpījumā. Kāpēc man tas uztrauc, arī jums nevar izskaidrot. Un tad es jūtos pats sev svarīgs, un tad man tas liekas, ka tas ir liels nodigums manā dzīvē. Es klausījos un priecājos par to, ka es vēl varu uz kaut ko reaģēt, ka mani kaut kas aizkustina. Un tas bija tas koncerts, kad Grodums, Jānis un Ainārs Virga spēlēja un dziedāja. Bet redz, kā atkal ar to simfonisko orķestru, redz, kā tī jauziņi ir iecerējusi ar to simfonisko orķestru, un Jākaps Odoliņš pēkšņi tā kā tāds puika sāk lēkāt. Viņš jau ir arī burvīgs cilvēks un entuziasts liels, bet kad viņš uz skatuves diriģē nevis... es tā iedomājos, ka kāds cits varētu diriģēt tā, jūs nezināt, ar ko mēs te tagad kopā uzstāmies, bet viņš tieši tāpat, viņš gan nespēlē to līderi, bet viņš tajā brālībā iestājas, un viņš dara tos noteikumus, un tie visi burvīgie cilvēki no tā simfoniskā orķestra, un tas koris kopā, un mēs brīžām paši sev nevaram atklāt, kas mūs īsti aizkustina, jo mēs jau esam diezgan arī racionāli paši. Un tad pēkšņi, kad asaras sāk birt pa vaigiem, tad mēs nokonstatējam, ka ir kaut kas ir pāri tam visam mūsu racionālam prātam. Man šīs koncerts sagādāja tādus priecīgus brīžus, vai tādus pārdzīvojumus, vai tādas pārdomas. Es biju ļoti apmierināts, gandarīts. Es personīgi gāju uz koncertu jau sagatavot iekšēji. Es vēlējos emocionālu katarsi, un es to saņēmu. Varbūt tādēļ, ka līvu dziesmas man tik ļoti asociējas ar atmodu, ar visām šīm te emocijām, tad tās dziesmas, kas skanēja toreiz, šobrīd skanēja jau kā tāds klauvējiens, kā tāds simbols, un ar pārsteigumu, ka viņas darbojās vēl joprojām. Un varbūt tagad, pēc 15 gadiem, brīvvalstī vēl vairāk, vēl skaudrāk, jo viss ir noplacis, dzīve ir sarežģīta. Mēs esam daudzajādā ziņā ļoti vīlušies. Un šobrīd šis emocionālais
emocionālais virpulis, ko var sasniegt tikai un vienīgi māksla. Nevairs vārdi, nevairs solījumi, nevairs plakāti vai lozungi, bet tieši šādas emocijas ir, manuprāt, ļoti būtisks un ļoti svarīgs. Un es domāju, ka šis koncerts ar savu emociju, ar profesionālo izpildījumu, ar skaisto mūziku atvēra ne tikai mūsu sirdis, bet, manuprāt, atvēra arī kādas durtiņas pašu Līvu dvēselēs. Katrs liels mūziķis, es domāju, grib to izdarīt. Tas ir viens no viņa sapņiem nospēlēt lielu koncertu ar orķestri. Un tīri idejiski un emocionāli tas ir šī gadījumā izdevies perfekti. Jo pat nesot klāt, tikai noskatoties vien mājās, varēja just šīs zāles emocijas un mūziķa emocijas. Bija domāts, ka es spēlēšu šī koncertā, bet rokenrols ir rokenrols, un visu nevar paspēt. Un, diemžēl divās vietās nevienlaicīgi nevar būt. Un par cik es nebiju Latvijā, tad nesanāca. Bet tagad noskatījos ierakstu un ir izdevies pa 99%. Viss ļoti skaisti. Visvairāk es pārsteigts par bundzinieku, kurš nospēlēja manā vietā, par Andru Ērgli. Kaut ko tādu tik labi es nebiju gaidījis no viņa. Tas bija profesionālāk par profesionālu. Es pat teiktu milzīgs paldies viņam. Tad faktiski man ir jāsaka jau no tā brīža, kad atnāca Tija pie manis ar šo ideju. Un teikt, ka es tajā brīdī ticēju, ka tas izdosies, nevar. Es tāds diezgan... Tajā brīdī es jau biju diezgan pesimistisks, bet ideja man likās ļoti laba, bet nebija īsti man tās pārliecības, ka tas izdosies, ka tiešām tas ir iespējams šādu koncertu uztaisīt. Es īstenībā ir apbrīnoju Tiju par to, ka viņi to izdarīja, jo es nedomāju, ka tas bija vienkārši. Es domāju, ka tas bija pietiekami sarežģīti. Un, ja man jāsaka par pašu koncertu, es domāju, ka tas ir pēdējo gadu labākais projekts, kāds ir bijis. Jo, ja mēs paskatāmies popgrupa, rockgrupa un simfoniskais orķestrs, šādi mēģinājumi ir bijuši vairāki. Bet simfoniskā mūzika viņa ir ļoti spēcīga mūzika. Un ja kāds grib uzstāties kopā ar simfonisku orķestri, tad viņam ir jābūt ļoti spēcīgai grupai pašai par sevi. Jo pretējā gadījumā ir bijuši jau vairāk šādi gadījumi, kad ir šādi koncerti mēģināti, bet uz tās simfoniskās mūzikas fona vienkārši tā grupa pazūd, viņa nav redzama. Bet šajā gadījumā tas bija tāds ļoti, ļoti tāds saskaņots. Viss bija labs orķestrs, laba grupa, viens otru lieliski papildina. Katra dziesma tev aizskar. Katra dziesma tev iedod kaut ko tādu, kas tev paliek. Un ļoti daudz bija tādas dziesmas, kas tev aizskar spēcīgi. Un ir jau ļoti no svarā, kaut vai ja mēs paskatāmies, cik ir tādas dziesmas, kas paliek, ko sanākot kopā pasākumos cilvēki dzied. Bet Līviem ir tādas dziesmas. Un ir dziesmas, ko dzied citas grupas. Tas nozīmē, ka tās dziesmas ir paliekošas. Pēc šī koncerta
Un tāda tikai faktiski viena nožēla ir, ka tas projekts ir ļoti dārgs un ļoti maz cilvēku viņu redzēja. Jo tas projekts tāds, kāds viņš ir uztaisīts, viņš ir pelnījis to, ka viņi redz vēl un vēl. Un tāpēc es domāju, ka šis te disks ir faktiski tāda visreālākā iespēja parādīt šo te koncertu plašākai sabiedrībai. Un es ceru, ka tas tā arī notiks. Un tā kā, ko es varu ieteikt, tikai pagrieziet savus televizorus skaļāk un izbaudiet to. Līvi ir daudz, bet man laikam vismīļākie un vistuvākie ir tie līvi, kas pagājušā gadā kāpa uz festivāla bildes skatuves kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Tā cilvēku grupa vai tas cilvēku kopums, kas mēs gatavojam šo koncertu, mēs bijām tik emocionāli saspriegot, pašā labākā nozīmē. Ka tas varētu teikt, neatlaida mēnesi pirms šī līva koncerta. Tas labais spriegums. Un tā vēlēšanās izdarīt, beigt šo plānu. Un arī mēnesi 2 pēc tam. Šajā sagatavošanas periodā tika izsāpēta neviena sāpe, norādāta neviena priekasara un īstenots arī kāds viņu sens sapnis. Un varbūt tieši arī tas, ka mūs vienoja kopējs darbs, ir šīs mūsu uzticības un varbūt arī mans attieksmes pamatā pret viņiem. Šī koncerta laikā man bija tāds sajūta, ka vienkārši mēs viens otru bezgalīgi, ārkārtīgi ļoti mīlam. Un vienkārši pilnīgi neiespējami iedomāties, ka mēs varētu viens bez otra dzīvot. Ielaukais meitenes, ielaukais puiši, Ainara bērnības draugs un kolēģis Ūdis Marhilēvičs, Marhils, Dzintars Beitāns, Jākabs Ozoliņš, ar kuru Ainars arī veic šos purvīgos aranžējumus. Visi, jo tāpēc, ka tur man šķiet, ka nebija vienaldzīgi cilvēki. Tas jau laikam arī tas skaistākais, varbūt pat šis gatavošanās process. Un tad tā, ka teica tas sprādziens, kas jau notika kopā ar zāli, kas notika ar šiem viesiem, kas bija apnākuši. Kad Ainars uzāk baltu kreklu, kāpj uz skatuves un uzliek rokas uz ģitāras stīgām un sāk spēlēt, tad ir tāds sajūta, ka katra viņa šūna ir tāds spēcīgs enerģijas lādiņš. Katra nots ir kā tāda eņģeļa būta, kas trāpa mērķī. Un tas ir tāds laiks, kad laikam lielgabalu varētu paklusēt un varbūt arī eņģeļi uz mākoņu maliņām varētu priecāties un skumt kopā ar viņu. Un, protams, nerunāju par meitenēm, kas ir zālē, kurām acis mirdzēt mirdz. Es tiešām uzskatu, ka grupai Līvi tajā tālajā gadā, kad Ainars piebiedrojās, viņiem ir ļoti laimējies, jo tagad šajā grupā spēlē, manuprāt, Latvijas visu laiku pats emocionālākais ģitārists. Es domāju, ka Līva ar savām dziesmām ir izdarījuši daudz vairāk nekā daudzi ierēģi, kuri saņem milzīgas naudas, raksta projektus, runā par patriotisku audzināšanu un dzimtenes mīlestību. Ja es būtu kaut kur tādā augstā amatā,
Un, ja manās rokās būtu, piemēram, tādas lādītas ar ordeņiem, tādas, kas ir dārgas, vai vienkārši mēs tiešām tā uzskatām viņas, ka viņas ļoti ir vērtīgas, tad es katrā ziņā vēlētos vienu tādu ordeni pasniegt Ainaram par dziesmu dzimtā valoda. Par vienīgu dziesmu, kas noteikti ir izdarījusi daudz, daudz vairāk nekā vesels ierēģņu pūles. Jo tad, kad skan šī dziesma, tad tā dzimtene tiešām ieskan tajā sirdī. Un tad tie cilvēki stāv viens pie otra, viņi ir blakus, un viņi tajā dzimtenē ir. Un tas ir ļoti svarīgi. Tad šī dzimtene arī būs kopā ar šo dziesmu. Šodien viņa bija vakar, viņa būs arī rīt. Un visu šī sakrā es gribētu teikt, ka paldies tomēr par to darbu, ko ir izdarījuši Līvi, ko ir izdarījis arī tāds Ainars. Ja mēs runājam tieši par dziesmām, tad tikai ar vienu dziesmu. Tad es tā domāju, ka tas paldies būtu jāsaka šodien, negaidot rītdienu. Vispirmām kārtām paldies Līviem par sadarbību, par uzticību, par mīļumu šī projekta realizēšanā. Paldies grupai Jelevkais, paldies orķestrim, paldies diriģentam Jākabam Ozoliņam. Paldies visiem tiem, kas mums ticēja. Paldies Līvu viesiem, paldies Līvu draugiem. Paldies tiem draugiem, kas skāpa uz šīs Līvas skatuves, neprasot, kas viņiem par to būs. Paldies tiem, kas neticēja, kas noraudzījās uz šo projektu no maliņas un domāja, kas tad tur būs. Bet arī ar šo savu neticību viņi līdzēja Līviem celties, strādāt, parādīties, un tāpēc arī viņiem paldies. Paldies Līvu un arī visu citu rokenrola mūziķu vecākiem, māmiņām un tētiem. Paldies viņu tuviniekiem par to, ka viņi pieņem šos mūziķus tieši tādus, kādi viņi ir. Un īstenībā viņi ir labie.